Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Raidījums Ja mani ļaudis, pie mikrofona Tālvalds Naubergs. Sveicinu šodien studijā Rīgas jaunās Svētās Ģertrūdes draudzes mācītāju Guntaru Dimantu. Labdien. Un apustuliskās draudzes Platones kristiešu centras mācītāju Arni Sīli. Sveicināti. Šodien lasīsim par Asīrijas ķēniņu, jeb par Asīriju daudz gadu atpakaļ. Un lasīsim Jesejas grāmatas 10. nodaļas, sākot ar 5. līdz 14. pantām. Bēdas Asīrijai, kas ir manas bardzības rīkste, viņam ir rokā mana dusmu pātaga. Es sūtīšu viņu pret bezdievīgu tautu un pret tautu, uz kuru es esmu dusmīgs, lai viņš to izlaupa, sadala un samīda kā mēslus uz ielas. Bet viņš tā nedomā. Viņa sirds nav tā noskaņota. Viņa nolūks ir iznīcināt ne mazums tautu, tās izdeldēt. Jo viņš saka, vai visi mani zemju pārvaldnieki nav tai pašā laikā arī ķēniņi? Vai kalno nav klājies kā Karhemišai? Un vai nav Hamatai gājis kā Arpadai un Samarijai kā Damaskai? Tā kā mana roka aizsniegusi elku dievu valstis, kuru elki bija pārāki par Jeruzālemes un Samarijas dievekļiem, vai tad es, lai nedaru Jeruzalemei un tās dievekļiem tāpat, kā es darīju Samarijai un tās dievu tēliem? Bet kad tas kungs būs pabeidzis visu savu darbu Ciānas kalnā un Jeruzalemē, tad viņš piemeklēs arī Asūru ķēniņu, augstprātības augļus un viņa augsti pār visu pacelto acu lepnību. Jo tas teica, ar savu roku spēku un ar savu aso prātu es to paveicu, jo es esmu gudrs. Es liku izzust tautu robežām. Es piesavinājos viņu mantu un kā nesalīdzināmi pārākais nogāzu valdniekus no viņu troņiem. Mana roka saņēma tautu mantu un bagātību kā putna ligzdu. Un kā izņem atstātas olas, tā es pārņēmu savā varā visu pasauli. Un neviens neiedrošinājās nec spārnus kustināt, nec muti atplest, vai arī tikai iepīkstēties. Jaunajā tulkojumā ir neiečiepstējās, pat neiečiepstējās. Nu, vareni vārdi, ļoti. Man patīk tieši 12. pantā šī pār visu pacelto acu lepnību. Tur tā varenība, to jau burtiski jau lasot var saprast. Nav viegli saprotams. It īpaši šī rakstu sadaļa. Protams, mēs jau esam lasījuši iepriekš un redzam, tas kungs soda. Un viņš soda ko? Viņš soda savu tautu. Jā. Bet kādā veidā? Vēl ir saprotams, nu labi, soda tautu ar kādu slimību, vēl kaut kādā veidā, bet šeit pilnīgi ar citu, faktiski pagānisku ķēniņu, piedodiet, Dievs arī piedod man, ka es tā jautāšu, vai tas ir taisnīgi? Dieva tauta, nu labi, viņi tur neklausīja, viņi tur, bet tagad tiek Dieva tauta sodīta ar bezdievīgu ķēniņu, varenību roku, sauc vienalga kā grib. Es saprotu, tas jautājums nav viegls, bet nu, tas ir fakts. Ne?
Es domāju, ka, ja es drīkstu jau sākt, es domāju, ka tādu jautājumu varētu uzdot ebreji, kuri tur augstu savu mantojumu, savu dzimumu, piederību, Ābramu, Īzaku, Jēkabu un apsolījumus, Dieva apsolījumus viņiem, bet ja neņem vērā, neņemot vērā viņu dzīves veidu, iepriekš tur rakstīts par visu to netaisnību, kas notiek. Un te varētu būt varbūt divi tādi skatu punkti. Vienas būtu it kā dzīvojot kopā ar viņiem vai blakus kādā tautā, un tad redzēt, kas tur notiek, un nevar saprast, kas te īsti notiek. Bet ir kāds skatu punkts, kas ir no tā vienīgā Dieva, visaugstākā, kas ir pāri visam. Viņš redz tās kopsakarības, viņš redz tos iemeslus, un man liekas, te pieminēts arī, teiksim, citas tautas, kur Dievs ļāva, un kad šis Asūrs, tad viņš tur postīja un pakļāva, un nesko tik visu tur darīja, kad Dievam bija nodoms kaut kādā veidā kādu mācību stundu dot savai tautai. Jā, es to saprotu, bet te ir atkal, es lasīšu jaunajā tulkojumā. Jā. Asīrija ir mana dusmu nūja. Tiem rokā ir mana niknuma spieķis. To saka Dievs. Jā. Es to saprotu, brāļi. Es arī šo jautājumu, es uzdodu tikai, vai tas ir taisnīgi. Es uzdodu tikai savā veidā, lai izprovocētu uz domāšanu. Jo mēs kristieši varbūt esam pat pieraduši domāt tādās vienkāršās kategorijās. Dievs ir labs, Dievs ir mīlošs, Dievs ir svētījošs, mēs viņa vārdā visu, ko darām, un darīsim vēl lielākas lietas, nekā tas kungs ir darījis šeit virs zemes. Un mēs dzīvojam šajā kategorijā. Un pēkšņi ko? Tikpat labi es šo varēju lasīt savādāk. Teiksim, attiecībā uz Latviju. Lasīšu vēsturiskā skatījumā. Zviedrija ir mana dusmu nūja. Ko? Tiem rokā ir mana niknuma spieķis. 700 gadus. Vācija ir mana dusmu nūja Latvijai. Un ne tikai Latvijai. Es tagad, kā lai es pasaku, uzšķēršu šo vārdu, tā ir realitāte. Bet tas tā notiek. Un redziet, kāpēc es to akcentēju, par to mums ir jādomā. Tikai tādēļ, ka ko tad kā mēs redzam? Tur tas Zviedrijas karalis. Tam tur nebija kaut kas viss kārtībā ar domāšanu. Lepnība, protams. Un kas tad bija Hitlers? Vienkārši planprātiņš, nenormāls cilvēks. Un ko? Es saprotu, ka šobrīd daudzi arī mūsu klausītāji, jeb arī skatītāji, nevar to saprast un pieņemt, ka tas bija arī, ka to saprast kā Dieva rīkste, to saprast kā Dieva, savādāk es to nevaru pateikt, Dieva rīkste. Tu to viegli var saprast, tu var to pieņemt. Nāk prātā, kā cilvēks psalmu grāmatā, viņš redzēja viņa skatījumā netaisnību, un viņš teica, tas man bija, nevar to saprast. Bet kad viņš saprata, kad viņš nāca Dievu tūmā, kāds tulkojums saka, meklēja Dievu, un tad viņš ieraudzīja, es ieraudzīju kāds gals viņiem. Ja mēs tikai tā balts un melns, mēs netiksim tālu. Arī attiecībā par to, ko mēs it kā plaši sludinām, par to labumu. Tā ir daļa no evaņģēlija. Starp citu, interesanti ir, ka arī jaunā derībā, tātad šī mūsu derība, šī pirmā derība, kur mēs lasām tajā laikā, un šī mūsu jaunā derība,
tur mēs lasām, ja sots iesākās pie Dieva nama, kur tad paliks bezdievīgais un grēcinieks? Citiem vārdiem sakot, tas, kas tur augšā, viņš ir liels un varens. Viņam ir visi gali tur ir. Un viņš apbrīnojami izpildīs visu, ko viņš sacīs savā vārdā. Bet šodien jau nerunā par sodu pie Dieva nama. Žēl? Patiesība būtu jārunā. Es skatos, es nezinu, Gunter, tu katrā svētrunā saki par sodu pie Dieva nama. Es domāju, ka es esmu pārliecināts par to, ka īstenībā jau laikam ir divas iespējas, ja par kaut ko ir jārunā. Vai nu tad, kad neviens kaut ko, vai arī, ka cilvēki vairs neredz notikumus apkārt, vai arī tad, kad viņi beidzot ir ieraudzījuši. Jo vienā gadījumā ir nepieciešamība uz kaut ko norādīt, otrā gadījumā jau ir nepieciešamība skaidrot. Bet, ja mēs domājam par šo Jesajas grāmatas fragmentu, ir interesanti, ka piemēram 12. pantā mēs redzam, ka arī pašu Asīrijas ķēniņi beigās piemeklē. Jā. Tas pats, jā. Un tas ir tāds liels jautājums, ko tad Dievs grib ar to pateikt. Nu, ja mēs runājam par to, kāds ir Dievs, tad, ja Arnis pieminēja jauno derību, un ja tu tālu sacīja, ka mēs runājam par Dievu, kurš mīl, piedod un tam līdzīgi. Nu, mēs to runājam tāpēc, ka mēs raugamies uz Dievu caur Kristus atklāsmi. Un, protams, ja mēs raugamies uz Kristu, tad, kad viņš sagūst, tad viņš saka, es varētu lūgt leģionu eņģeļu. Un Pēters ir paņēmis zobenu līdzi. Un Jēzus viņam saka, liec atpakaļ to zobenu, jo tas, kas zobenu ceļ no zobenu, pats arī kritīs. Jēzus gal galā pats lielāko uzvaru izcīna patiesībā tad, kad viņš ir kā šķietam vislielākais zaudētājs. Un tas ir tāds liels jautājums, jo, ja mēs skatāmies uz šo Jesajas fragmentu, tad ir viena ļoti interesanta lieta, ka vispirms jau Dievs apraksta pašu Izraēlu tautu. Tur viena milzīga problēma ir. Tur ir milzīga sabiedrības noslāņošanās, kurā ir kādi, kas izlēma tautas likteņus. Un tie, diemžēl, ir ārkārtīgi nožēlojami. Ja mēs tīri no tādas stratēģijas viedokļa raugoties, ko mēs varētu pieņemt vismaz divus kaut kādus konceptus. Visvieglāk ir uzbrukt, acīm redzot, un iekarot tādu valsti, kura pati sevī ir sašķēlusies, kā arī Jēzus gan citā sakarībā, bet viņš saka, ka tā tas ir. Un otra lieta, droši vien, ja mēs domājam pēc tādiem principiem, kāpēc kādreiz kaut ko iekaroja, tad viens no tādiem, manuprāt, labiem iemesliem bija sacīt, ka tā tauta mums kaut ko novēl ļaunu. Tāpēc mums tur raža nav, tāpēc mums tur lopi mirst vai tur vēl kaut kas. Viņi mums kaut ko dara. Un šeit būtu ļoti labi sacīt, paskatieties, kāda ir viņu rīkārta. Viņi paši nicina savus cilvēkus. Tātad tie, kas ir vadībā, tie ir kaut kādi ļauni cilvēki. Kāpēc gan viņi nevarētu mums kaut kādu ļaunumu sūtīt, virsū? Tāpēc mums viņus ir jāiekaro. Mums viņus ir jāizdeldē, jāiznīdē. Tie, kas ir derīgi, tos paturēsim kā strādniekus vai ko. Un, man sakot, ar šo tautu ir jātiek galā. Bet galu galā, beigās arī pats Asīrijas ķēniņš, kā mēs te arī lasām, viņa plāni ir vēl grandiozāki nekā Dievs saka, es te tā kā skatos uz savu tautu, es te ņemu tā kā atsaucos uz Asīrijas ķēniņu, bet viņš pats ir vienkārši katastrofa pilnīgi. Viņam nav gana. Viņš posta, viņš laupa, viņš ir iekarojis visu Sīrijas teritoriju. Viņš jau uzlic acis ir uz Jeruzālēmas šo tautas teritorijām. Bet kāpēc viņš to dara? Tikai tāpēc, ka Dievs viņam piešķir veiksmi, izdošanos. No vienas puses, piedošanas, iespraukšos 7. pantā interesants vārds. Bet viņš tā nedomā, tā kā Dievs bija nodomājis, ko vajadzētu darīt. Viņa sirds nav tā noskaņota. Es domāju, ka ja valdnieku sirds, ja valdnieks meklē noskaņot pēc tām stīgām, kas tur ir augšā pēc tiem toņiem. Protams. Es nezinu, vai tad Asīrijas ķēniņš uzbruktu. Tur arī ir pavisam cits jautājums. Kāpēc Dievs izmanto pagānu tautu, lai uzbruktu savai? Respektīvi, lai pārmācītu savu tautu. Bet kāpēc es varbūt akcentēju šo situāciju? Tu, Gunter, sacīji, tur cilvēki izlēma likteņus, bet šodien notiek tas pats. Tieši tā.
Bet tad kur tad paliek cilvēki, kāpēc tad cilvēki ļauj izlemt likteņus? Nu, tad apstāsimies kaut vai pie mūsu pašu latviešu tautas. Savā veidā mēs esam, mums ir rīkojušies kā vien grib. Fakts. Un tad tagad savā veidā mums izskatījās Eiropas Savienība. Bija tur mēs tagad ieiesim iekšā. Mēs tagad jūtamies droši. Viens otram sakam, redz, cik labu lēmumu mēs pieņemam. Paga, vai tas bija lēmums labs pieņemts? Vai tā arī nav rīkste Latvijai? Es saprotu, ļoti radikāli skan. Bet es nebaidos teikt, vai tā nav rīkste Latvijai. Un ziniet, ko es vakardien redzēju? Apakšā ziņu rindiņā. Der Spiegel ir tāda avīze Vācijā. NATO būs ļoti grūti aizsargāt Baltijas valsts pret Krieviju. Vienkārši tekstīši. Es pat viņu nofotografēju ar mobilo telefonu. NATO būs ļoti grūti aizstāvēt Baltijas valsts pret Krieviju. Jā. Kāpēc es šo piemēru saku? Tikai tāpēc, ka mēs cilvēcīgi liekam visāda veida, visādas cerības. Izraēla tauta uz ko liek cerību? Uz visiem saviem dievekļiem, pesteļiem un visu pārējo. Latviešu tauta uz ko liek cerības? Sākumā, es zinu, lika Dievs, ja tu mūs glābs, kungs, kā mēs tad dziedāsim, kā mēs tad slavēsim tev? Mēs esam gatavi pastalās staigāt. Dod mums tikai brīvību. Un tas kungs uzklausīja. Un iedeva brīvību. Bet nepatīk ne tās pastals, nepatīk ne tas dievnams, nepatīk ne tie dieva likumi, ne principi, ne to, ko Dievs saka. Nepatīk vairs arī klausīties, ko Dievs saka. Šodien, piedodiet par tādu žargonu, rullē uz nebēdu. Vienkārši rullē uz nebēdu. Es pat visu to Latvijas zaņķi, es pat viņu aptvert nevaru, ka tikai nedaudz ieskaties tur kaut kādās tādās sfērās, kas notiek, kas tiek, un kur tauta vienkārši tiek aizrauta līdzi, kāpēc? Tikai tāpēc, ka nedomāju un nesakoju tā kunga balsī, gribai, vārdam, faktiski vārdam. Es nerunāju šobrīd par to, kura rokās šobrīd tas kungs ir ielicis, ja būs ielicis rīksti, lai pārmācītu. Es par to nerunāju. Es zinu tikai to, ka tā kunga žēlastība ir šodien, ja mēs kā tauta nāktu Dievu priekšā un sacītu, Dievs piedod. Mēs esam palikuši mazs atlikums. Pavisam maziņš atlikumiņš. Liela daļa jau ir aizbraukuši projām. Liela daļa ir izvest projām. Vienalga kāda apstākļa dēļ. To, ko tu, Guntar, sacīji. Iekšēja nesaskaņa. Iekšēja strīds, iekšējs dumpis. Kā nams var pastāvēt, ja iekšēji nav sakārtotība? Un es redzu vienīgā sakārtotība, jo te jau mēs visā Iesajas grāmatā par to runājam. Dievs grib, ka nāktu atpakaļ. Viņš grib, ka nāktu atpakaļ. Un šodien ir tīpaši Dievs gaida, ka beidzot vienalga, es tādu iedomājos, pietiek mūsu valstī ar 5 deputātiem, lai pieprasītu kādu likumu izmaiņu.
Tikai 5. Nevajag 30,000 paraksts, lai taisītu referendumu. Pietiek tikai un brīnišķīgi likumi mums ir. Un nav pat tie 5. Nu, jā. Nu, tā ir kaut kāda droši vien tā drusku savā ziņā paradoxāla situācija, jo, ja mēs teiktu, ja mums būtu tāda valsts sistēma, kurā visi lemj visu, jā, tad tas būtu vienkārši haoss. Pirmkārt, tur būtu uzreiz neizbēgama linču tiesas princips, katrs varētu izrēķināties ar to, kas viņam prāts šķiet ir pie kaut kā vainīgs. Un tāpēc kaut kāda normāla valsts sistēma ir iespējama tikai tad, ja ir kādi, kuriem ir deleģēta vara. Nevar visi lemt par visu. Un tas ir tāds liels jautājums, kā panākt to, ka tie, kuriem tiek deleģēta vara un pieņemt likums, kā tu minēji, ka tie ir cilvēki, kas kaut vai, ja mēs ļoti augsti netēmētu par ārkārtīgi lielu kaut kādu dievbijību, ja runājot, bet kaut vai kā tas ir šeit Jesajas grāmatas sākumā uzrādīts, ka šie cilvēki gādātu par to, ka valstī nav nevajadzīgas spriedzes. Jo, kā Jēzus saka, katrai dienai tāpat pietiek savu rūpju. Ir lietas, kuras mūsu dzīvē droši vien ir neizbēgamas. Ja? Kaut kas neizdodas, mums kaut kas saplīst, ja? Tur kāds saslim, kāds kaut ko nokavēja. Tāpat ir pietiekami daudz problēmu, ja? Un katrs savu problēmu redz pietiekami lielu. Ja? Viens teiks, tas ir sīkums, cits teiks, ne, tas nav sīkums. Bet vismaz panāk to, ka nav mākslīgas spriedzes, nevajadzīgi iekšēji. Ja? Kā tas šī gadījumā cilvēku, kur viņi šeit nevar nopelnīt. Viņi nevar uzturēt savus ģimenes. Viņi izbrauc uz ārzemēm. Ja. Vecie ļaudis dzīvo nabadzībā. Tie paliek, un par tiem tagad tā, ka kurš maksās viņiem pensijas, jo nav jau kas strādā. Bērni projām tie pelni šobrīd un atstāja savus nodokļus citā valstī. Un tas ir tāds liels jautājums, kā ar šo problēmu tik galā. Es nedomāju, ka mēs taču ikvienā dievkalpojumā lūdzam par cilvēkiem, kas ir augstos un atbildīgos amatos. Ja. Tā kristīgā draudz. Piedod, brāl. Man šis jautājums arī interesē. Kontekstā nesteigsimies, mums nav kur steigties. Man interesē tavas domas. Labi, tas ir biblisks princips lūgt par vadītājiem. Bet saki man lūdzu, ko lai lūdz par vadītāju, lai Dievs viņam dod gudrību, ka viņš neseko pēc Dieva principiem. Kā lai es lūdzu Dievam, Dievs dod gudrību vadītājam, viņam taču vispirms ir, tīri tā vienkāršo valodā sacīt, jānāk Dievu priekšā, jānožēlo grēki. Un tad jāsaka, kungs, es uzticu visus tev un saki man, es tagad esmu kā deputāts saimā, un es no tevis gribu dzirdēt, kas man ir jābalso. Man neinteresē, ko koalīcija ir nolēmusi. Man neinteresē, kā tas izskatās Eiropas skatījumā. Piemēram, šodien. Problēma. Tūlīt sestdien ir vēlēšanas. Katrs tiek aicināts ņemiet aktīvu dalību. Uz ko? Par ko? Šodien viņš izskatās tāds normāls. Ģimene, bērni, un pēkšņi aizbrauc uz turieni, un pēkšņi viņš balso pilnīgi par neģimeniskām un pretbibliskām lietām. Fakts. Un tad man ir, Gunter, arī, un tev arī jautājums. Es vienmēr esmu domājis, ko lai es lūdzu par šiem te. Jā, es varu lūgt par piemēram, Jāni Šmitu, Rīgas deputātu. Es zinu, viņš ir dievbijīgs, viņš lasa Dievu vārdu, viņš seko Dievu principiem. Baštiks Ainars tur ir Rīgas domē. Labi, es tur par kādiem varu lūgt. Ko es zinu, viņi meklē Dievu. Tur jā. Bet ko es par pagānu varu lūgt? Vienīgi tikai kungs vai nu viņu noņem, vai nu viņu atgriez, lai viņš ir tavs bērns vispirms. Un tad es redzu, ka Dievs dos gudrību. Jālūdz jau par visiem. Jēzus saka, lūdziet par saviem ienaidniekiem un nenolādiet un svētījiet un tam līdzīgi. Šie visi vārdi arī ir Bībelē atrodami. Bet es domāju, ka, redzi,
lai mēs gribētu redzēt, ka mums valdība sastāv no tiešām cilvēkiem, kam tās kristīgās vērtības ir tiešām kaut ko vērts. Ja. Teiksim, Dievu principi, jo tās kristīgās vērtības tas ir devalvējies. Mēģināsim runāt tādos vispār sabiedrībā lietojamos iedzienos, bet skaidra lieta. Jā. Bet es saku, varbūt ir ļoti labi, ja mēs nedēvējam pārāk augstu, jo tad mēs tā kā ārkārtīgi tādā elitārā trāpām līmenī, un tur, teiksim, kur tad mēs tādas ņemsim. Bet tad jāsaka tiešām, sabiedrības īpatsvars jau nav šobrīd tik piesātināts, ja mums vajadzētu izraudzīties. Bet otra lieta ir atkal tā, cik tad daudz mēs jautājam šiem, kaut vai pašvaldību vēlēšanās vai valdības vēlēšanās, ir iespēja tikties ar deputātiem, ar kandidātiem, vai ne? Un cik daudz ir tas, ka no viņiem tiek gaidīts un prasīts, jā. Jo parasti jau tad, kad cilvēks nonāk šādā saskarsmē, tad bieži vien tās sarunas ir tūlīt nonāk pie tā sāpīgā jautājuma. Vai jūs mums garantēsiet pensijas lielākas? Vai jūs mums garantēsiet darbvietas? Ja tajā brīdī pēkšņi kaut kā tas cilvēks aizmirst, jā, jo pagaidi, ko nozīmē augstāk, lielāka pensija? Tā kā daži saka, var jau solīt, bet no kurienes mēs viņu maksāsim, padomājiet, vai ne? Tā kā tas jautājums, ko viņi sola. Bet tas ir, acīm redzot, tā ir kaut kāda zināma rīkste, tā situācija, kā tauta no savu vidus nav vai neprot, vai neredz, vai nespēja, vai es nezinu kā, deleģēt tos cilvēkus, no kuriem arī kaut ko var prasīt, kuriem ir tiešām atbildība, gan tautas priekšā, gan Dievu priekšā. Jā, es domāju tā, es mazliet gribētu oponēt tev. Man liekas, mēs esam Latvijā jau tam posmam izgājuši cauri. Bija tāda doma, ka tagad kristieši būs saimā, būs valdībā, un tad būs. Maldu mācība tiks sludināts vismaz 10 gadu garumā. Vēl šodien šur tur māc to. Sauc viņu tā vai tā, bet tā varētu būt kaut kāda tāda, teiksim, tāda vēlme. Līdzīgi arī par visu to labo, kas evaņģēlī rakstīts, jā, un solīt vēl to un tā. Man ar starp citu savā laikā tad arī piedāvāja, tu varētu būt viens no tiem, un tad tu būsi tur un tur un tur, bet man bija skaidrs no tā kunga, ka tā nav mana vieta un tā. Es ticu, ka Dievs spēj runāt arī uz tādu cilvēku, kas ir, kas viņam īsti nekalpo. Kā tad Dievs runāja uz šo te pašu Asuru, un viņam bija uzdevums, kā rīksti, jāsaka, viņa Dievs lietoja pie Izraēla, jā. Viņš to darīja, bet, viņš atkal tur savas ambīcijas un savu politiku, un tā aizgāja viss savādāk. Bet jaunā derība skaidri saka, ka mums vajag lūgt par tiem, kas augstā amatā, visiem, kas ir augstā amatā, saukt vārdā un lūgt par viņiem, un tur Pāvils Timotejam saka, jā, lai mēs varētu visā dievbijībā dzīvot savu dzīvi un tā tālāk, un ir jālūdz. Es domāju, ka tas, viņi ir atkarīgi no mums. Mēs varbūt neredzam, un varbūt viņi ar to aizmirst, bet viņi ir atkarīgi no mums. Un ja viņi ir atkarīgi no mūsu nodokļiem, tad vēl vairāk viņi ir atkarīgi no mūsu aizlūkšanām. Lūkšanām par viņiem, jo tas kā te no šīs 10. nodaļas sākumā, jā, par tām nelikumībām un par to likumu izdošanu un tā, un var sakot, tad valdība vajag juristus. Kāpēc vajag? Lai varētu tur, kas tur rakstīts ir, lai to varētu apiet vienkārši. Es tā, kā no vienkāršās tautas cilvēks saku, jā, tad viņi, lai uz to strādā. Bet lūgt par viņiem Dievu, lai viņi neiekrīt kārdināšanā. Es nezinu, cik tā, es domāju līdzīgi kā ar Asuru. Viņi kaut ko darīs, kaut kur aizies greizi, vai kaut kur pa daudz, vai. Bet atkal tā lūkšana, ko tu, man liekas, tu tāli sacīji, ja? Lūgt Dievu, lai kādam vai kādiem, paliek pa karstu tai vietā, lai viņi vairs nav. Starp citu, šī arī ir savu veidu autoritāte, kāda ir dota kristīgai draudzē vai kristīgiem cilvēkiem vai svaidītiem Dieva kalpiem. Es nevaru teikt tā, es to varu vai kāds to var. Uzmanīgi, ja? Bet ir lietas, ko mūsu apostolis Pāvils, šis te ebrejs, ar ko viņš saka, es to un to es nodevis ienaidniekam, lai viņš nezaimo, lai viņš nepārmāc, ja? Labi, bet te ir ieroči, ja? Bet tas, ka tie cilvēki, kas tur, ka viņi mainās līdz, ko viņi ir augstos amatos, droši vien mēs arī mainītos.
Jā, es domāju, tur ir ļoti stipra mugurkaulam vajadzīgs būt. Un laikam jau ir tā, ja tautā nav šī mugurkaula, tad ko tad mēs varam gaidīt, ka no tautas iznāks 100 ar mugurkaulu? Nu, diemžēl nav ko gaidīt. Te jau no tās vides, no kurienes nāk ārā, nu mēs neko nevaram citu gaidīt. Tas, kas tur ir uzaudzis, tas, kas ir izveidojies, nu viņš bez mugurkaula ir. Tauta ir bez mugurkaula. Tauta ir bez mugurkaula. Tā pašā laikā es arī redzu ar kristiešiem, arī ar vienu paliek bez mugurkaulinieki. Nu, diemžēl tas ir fakts. Un tas ir bibliski arī. Nu, tam tā jānotiek, jo tikai tāpēc, ka redz, kur nāks laiki, kad varēs sludināt visu ko, un tas tautai patiks. Kam patiks? Ne jau tautai, kristiešiem patiks. Baznīcai patiks. Tikai nesludina patiesību, nesaka to. Jo jebkurā sfērā, ja mēs skatāmies, kristieši ir palikuši piekāpīgi, toleranti, iecietīgi. Mēs arī iespaidojamies, teiksim, sabiedrība, kurā esam, bet pozitīvi runājot par šo jautājumu. Bet es pēc tam pozitīvi. bet tagad paskaties. Vai tad Izraels neiespaidojās? Iespaidojās. Redz, kur ir rezultāts. Tagad ir pie tā, mēs esam atnākuši pie tā centrālā punkta, kāpēc mēs tik sarežģīti visu runājam. Tas, ka bija, ir, jeb varbūt nākotnē būs grūti laiki. Runāsim tagad tikai par latviešu tautu. Jeb Latviju. Te nav latviešu tauta. Latvijā, kur dzīvo dažādas tautības. Dzimuši ir tepat Latvijā. Dzimteni ir Latvija. Ja pienāk grūti laiki, tad iemesls ir kas? Ne tāpēc, ka tur tas ir viens vaiprātīgs cilvēks, jeb tur tas ir kaimiņos dzīvo vaiprātīgs, jeb vēl kaut kur aizjūrā ir vaiprātīgs. Absolūti ne. Tātad kaut kas nav bijis jo Dievs taču savējos sargā, ne tā? Tieši tā, te jau rakstīts ir par to, man liekas, tas vai nebija tā, kur te bija rakstīts, ka Dievs, kas tad tev paglābs? Kas tev palīdzēs? Pie kā jūs meklēsiet palīgu, glābsit savu mantu, glābsit sevi, pie kā? Ja jūs, un te tas pozitīvais ir tas, evaņģēlijs ir zāles, atgriezties no grēkiem un mainīt savu dzīvi. Cita ceļa nav. Nav iespējams. Tur likums pats par sevi nespēja cilvēku izmainīt. Tieši tā. Tur atkal ir gudrība, kā viņu apiet, un tur aiziet, jāsaka, bezgalībā, bet dzirdēt evaņģēliju. Es domāju, tas, ka mēs kā kristīga draudze vai baznīca vai mēģinām visādos veidos to evaņģēliju vēsti pasludināt. Un tas nav tā, varētu uzsvērt, priecīga vēsts, labā vēsts. Tāda viņa ir. Bet viņa ir, teiksim, tur, kur tā brūts ir. Tur, kur tas augonis ir, un tur sāp, un tur neļauj. Un paklausieties, vai te nav tā pati būtība? Tieši to, ko tu sacīji. Likums nespēja mainīt cilvēku būtību. Precīzi tas pats. Bauslība nespēja mainīt cilvēku būtību. Viss. Pamatā, jā, bet arī, teiksim, tajā laikā, kaut vai šis pats Jesaja, es nedomāju, ka viņš arī tā darīja, ka viņš bija attiecībās ar Dievu. Un tur bija daudzi ļaudis, kuri nevis bauslību viņus mainīja, bet Dievs mainīja. Dieva gars mainīja. Jā. Nē, Dieva klātbūtne jau ir tā, kas maina, jo mēs redzam, ka tā cilvēka lielā problēma sākās tieši pazaudējot Dieva klātbūtni. Tā mums to Bībele rāda. Bauslība nāk tikai pēc tam, vai ne? Un tas ir tā kā kādā citā vietā rakstīts. Tad man jautājums, kāpēc pazaudēt Dieva klātbūtni? Savi ceļi, savas domas. Mēs esam kaut vai Izraels, mēs esam savā zemē. Bet nevienam tā no mums ir, kā tad bija tas, Ērec Izraēla mūsu zeme. Bet kā tu dzīvo? Ko tu dari ar tiem, kas nevar aizstāvēt sevi? Es domāju, tā pavisam vienkārši mēģināt to kaut kā, ja varētu to kaut ko schematiski attēlot, tad
tad Mūzes pirmā grāmata mums rāda šo stāstu, ko mēs pazīstam par grēkā krišanu. Vai ne? Ja to pavisam tā ļoti vienkāršot paraugamies, tad mēs redzam vienu vienkāršu problēmu, ka cilvēks vairs neklausa Dievu, bet viņš klausa čūsku. Restīvi viņš pievēršās nevis vairs Dievam, bet radībai. Ja? Un ja mēs mēģinātu šodienas sabiedrību, teiksim, pārlecot pāri daudziem gadu simtiem tūkstošiem, ja? Tad mēs varētu sacīt, bet ko tad šodien cilvēks klausa? Un tad mēs klausamies viens otrā. Ja? Mēs domājam, ka tagad tu izdomās likumu, es izdomāšu likumu. Ja? Mēs tagad esam ļoti priecīgi, mēs izdomājam likumu. Ja? Un mums šķiet, ka viņš darbosies, jo mēs esam pie viena galda sēžam. Ja? Bet tie, kas ir tur, teiksim, gaitenī kaut kur, ja? Viņi saka, pagaid, kas tie par tādiem likumiem. Ja? Un tā problēma ir tajā, ka mums nav kaut kāda kopīga koncepta. Un man liekas, ka savā ziņā tomēr mēs kaut kā varam to tā novērot. Tas nevienmēr varbūt ir ļoti tāds pozitīvs piemērs, bet tās tautas, kurām ir ļoti spēcīgs Dieva koncepts. Vienalga, vai viņš ir pareizs vai nepareizs, kā mēs to no kristīga viedokļa raugoties, mēs redzam, ka tas tieši tas Dieva koncepts ir tas, kas šo tautu satur kopā. Un viņi ļoti skaidri apzinās, kas viņi ir, ko viņi ir, kas der, kas nedara viņu dzīvē. Protams, teiksim, tas pats islāms. Ja? Mēs teiktu, labi, tas nav varbūt vienmēr pozitīvs piemērs, bet lūk, ko viņi saka. Ja? Viņi saka, mums Dievs ir devis zemi, viņš ir nodefinējis, kas mēs esam, un visi, kas to apdraud, ir mūsu ienaidnieki. Ja? Un ja mēs noliekam blakām, teiksim, kristīgo pasauli, tad par lielu nožēlu jāatzīst, ka kristīgā pasaule lielā mērā daudz vietu šo konceptu viņai nav. Un tāpēc jau jebkurš islāma ticīgais var sacīt, pastīties, kā viņi dzīvo. Ja? Viņi pļēguro. Viņi lieto narkotikas. Ja? Viņiem ir izlaidīga dzīve kopumā. Ja? Viņi ir iegrimuši mantrausībā. Ja? Viņiem ģimene kā vispār jēdziens vairs īsti nav saprotams. Ko viņi mums var iedot? Viņi var atnākt tikai un sagandēt mūsu stabilo, konkrēto sistēmu un kārtību. Es domāju, ka tā ir viena tiešām liela lieta, kur es varu piekrist tikai arī tam, ka protams, ja mums nav Dieva, tad mēs varam domāt visādas lietas, pieņemt dažādas likumus. Tas vienmēr būs tikai saruna mums savā starpā. Grēcīgs cilvēks sarunājās ar grēcīgu cilvēku un pieņem grēcīgas lēmumus. Ja. Varbūt viņi reizēm izdodas labāk, reizēm sliktāk. Un tā ir tā trakā lieta, bet es domāju, ka, man liekas, es tā esmu domājis, ka tā viena problemātika gan ir, ka mums tā varbūt, ka tas ir arī vēsturiski nosacīts faktors, tā kā mēs esam ilgstoši vēsturē bijuši vienmēr kalpa stāvoklī. Mēs esam ārkārtīgi pasīvi no šī viedokļa raugoties prasīt savas tiesības. Mums arī nav patiesībā nekāda sabiedriska organizācija, kas, teiksim, pulcētu kaut vai katrā pa 1000 cilvēkiem. Kas varētu, piemēram, šādas 20 vai 10 sabiedriskas organizācijas varētu tik pa laikam taisīt kaut kādu lielāku vai mazāku plenēru un uzrakstīt vienu dokumentu, iesniegt viņu valdībai, un ja tādas ir 10, tad tie, piemēram, 20 kaut vai 1000 cilvēki, kas teikt, mēs neesam apmierināti ar šo un šo ierēģu ministrijas likumdošanas darbiem, jo, lūk, problēmas ir šeit, problēmas ir tur, problēmas ir tur. Ja jūs to nerisinat, mēs nākam atkal kopā, mēs pieņemam lēmumu, ka jums ir jāatkāpjas. Mums nav tādas. Labi, mēs tev došu vienu citu piemēru. Cīnās ārsti, cīnās skolotāji, cīnās, labi, tagad mazāk cīnās policisti un tādi, bet labi, kaut vai šīs divas kategorijas. Un rezultāti nekādi. Bet sabiedrība mēs viņus neatbalstam. Ārsti iznāca, paklaigāja, skolotāji paklaigāja. Bet ja būtu iznākuši skolotāji un tauta, vienalga, cik lielā skaitā, tad tas jānāk ir skolotājiem, ārstiem un tautai. Laikam gan tāpat kā tiem maziem zemniekiem vajag kooperēties. Tā arī mēs esam maza tauta, mēs neesam daudz, un cik tad tur ir, tur jau nav arī tie lielie cipari un lielie skaitumi. Bet man žēl par to, ka mēs tādi esam. Citas tautas, piemēram, salīdzinot ar citām, ja, pamēģina aizskārt pensiju par kādiem procentiem. Tur uzreiz ir liela brēka, tur ir saceļ cilvēku un atlaiž, ja. Bet mēs esam tā vien liekas, kad... Bet vispār tas ir viszemiskākais gājiens, kāds vien var būt. Tas jau nav tikai Latvijā vien. Iztērēt miljardu, ja tur bišķiņi pat pār pa miljardu pensijas fondu. Un pēc tam latviski tas tā neskan nagliski, bet krieviski nagla paziņot,
ziniet, jūs jau strādājāt citā režīmā, citā valstī, un tā valsts jau vairs neeksistē, un ko jūs tagad vēlaties pensiju? Visaugstākā līmeņa bezdievība. Visaugstākā līmeņa bezdievība. Un šeit tiešām ir vienīgā lūkšana, kungs vai noņem šos bezdievus, vai viņus pārveido par saviem kalpiem. Es gribu šo otru variantu. Es negribu noņemt. Ja drīkst, tad es tā mazliet no humora puses tev pateikšu. Kādā draudzē bija mācītājs, par kuru arī sāka lūgt, kad, lai Dievs viņu noņem? Nāca sliktāks vietā. Tā kā tā vienkārši tikai, tad, lai to noņem, lai to... Pareizi. Un zini, kāpēc? Te ir tā faktiski tas pamats, ko tauta pati ar ko nodarbojas. Ja, redz, tauta jau grib, Dievs, tu dod tādus labus valdniekus, a mēs dzīvosim tā, kā mums patīk. Mēs uztaisīsim zelta teļu, mēs katrs nesāsim savu bālu stabiņu un vēl kaut ko ieliksim savā namā. Pesteļu pilnas malas ir. Arī kristiešiem, ar ko visi nodarbojās. Un tāpat laikā Dievs, tu mums dod tādu labu saprātīgu valdnieku. Nedos. Redz, kur ir Dievs atklāja to principu. Jā, un tāpat laikā Dievs ir, es redzu šeit brīnišķīgi, Dievs ir taisns Dievs. Jā. Un viņš saka, es padarīšu savu darbu ar Asīrijas, jeb vienalga ar kura valsts ķēniņu. Es padarīšu to darbu. Bet tāpēc, ka viņš ir bijis lepns, tāpēc, ka viņš pat darīja varbūt pat vairāk nekā es viņam liku, viņš ņirgājās par manu tautu, respektīvi es viņu iznīcināšu. No viņa nebūs ite nekā. Paldies, brāļi, ļoti ātri aizteidzies ir laiks. Ko mēs varam lūgt? Mēs varam lūgt, kungs palīdz mums pašiem. Katram nāk tuvāk Dievs pie tevis, saprast tavu vārdu, nožēlot grēkus. Šodien tas ir iespējams. Katram. Un lūgt, kungs, dod mums vēl žēlastības dienas, ka mēs varam tavu vārdu pasludināt. Ja mēs varētu pie savu grēku sarakstā vēl pierakstīt vēl tādu kutelīgu preambulu. Nodokļu nemaksāšanu. Jā. Jeb kaut ko pērkot, iztikt bez Nē, ir grūti tiešām deleģēt kādiem par mums uzņemties atbildību, bet no savas puses tur nepiedalīties, jau pēc tam apsūdzēt viņus par to, ka viņi kaut ko nevar izdarīt. Bet es domāju, ka tā viena lieta, ko mums vajadzētu katram droši vien, ja mēs raugamies uz Kristu, ir viena ļoti svarīga, manuprāt, lieta, kad Jēzums sit, viņš prasa, kāpēc tu man sit. Un tas ir tas, ko mēs neprasām. Jā. Mēs neejam pie šiem cilvēkiem, ne lielākā, ne mazākā kvorumā, un mēs nesakām viņam, kāpēc tu man to nodari. Ja? Atbildi man, tad es atbildēšu tev, un tad mēs sarunāsim, kas mums kopā ir jādara. Jā. Bet pasaki man, kāpēc tu man to nodari? Kāpēc tu atņem man pensiju? Kāpēc tu liec maniem bērniem izbraukt no valsts uz citurien, lai viņi varētu dzīvot? Jā. Varbūt padalies ar savu pensiju. Vienalga. Paldies, brāļi, lai Dievs bagātīgi svētīja. Šis bija raidījums, ja man ļaudis, pie mikrofona Tālvalds Talbergs un Guntars Dimants, Arnis Sīlis. Lai Dievs svētī bagātīgi jūs visus. Visu labu.